Dzeram tagad. Karsts. Karsts. Ko mēs šodien varētu pazīmēt? Man ir ideja. Nu? Ar manu kakao un tavu kafiju mēs varam zīmēt uz papīra. Tu esi gatava? Jā. Ko tu darīsi tagad? Tagad mēs zīmēsim uz papīra ar kakao. Sagatavojām vietiņu, lai nenošļakstītos. Pareizi? Jā. Ok, šis būs labs darbs. Kakao bez piena. Es viņu dzeru! Mums pievienojās vēl viens mākslinieks. Taurenīts rekuri. Jā, super. Nezinu, kur es tur ieraudzīšu kaut ko. Šitā jāpakustina arī, jā? Atcerieties, ja to darīt, mums jāsagatavo vieta un tad jāapraksta. Un tad ir ļoti skaists darbs un tad tu atradīsi kaut ko šajā darbā. Cik ilgi tā vajag lietu? Lai nav viss apliec, bet lai kaut ko tur varētu, piemēram, ieraudzīt. Ko tu gribētu ieraudzīt? Es nezinu, kas tur būs. Vai es ieraudzīšu visu? Šis ir gatavs? Jā. Jā. Kas ar viņu tagad ir jādara? Jāvērt, kad nožūs. Un, Labi. kad nedaudz nožūs, būs jāapvelk seja. Mums pievienojās kūpīts. Jā, čia arī kaut ko grib apvilkt tagad. Šitā nevarēs uzradīt māku. Tātad, ko mēs darām? Mēs ņemam savu kafiju un dažādos virzienos ilinam, šļakstam lejā. Bija tā, lai neveidojas tādas spēļķas. Mans asistents otrais ir klāt. Mēs viņu mazliet šādi te ļaujam tiem laukumiem patiesībā savienoties. Nu tā, kaut kur vēl tādus vieglākus šļakstus varu palikt, papilināt. Un patiesībā iesaku iztaisīt vairākas, nu tā kafija blakus ir. Jāņem ir noteikti papīrs akvareļu biezāks. Es taisīju arī uz parasto zīmēšanas papīru. Viņš vienkārši ātrāk it kā žuba, bet grubuļains palika tāds reliefains. Pēc tam bija grūti uzzīmēt. Nu, te man ir tādas sniega pikas, tāpēc uzšāc kaut kur vairāk. Un jā, šī manervēšana arī taisa tādus smukus rakstiņus. Dažādība, kā to darīt, protams, ir man iedomājumi. Man ir kafija ar biezumiem, kaut kur man iepil arī biezumiņi, smukas faktūriņas veidojās. Un tad liekam viņus žāvēties un dosimies tālāk. Vai ne, Skārletiņa? Jā. Jā, pa vidam padzeramies vēl, protams. Nu, šādi te darbiņi ir ar kakao brūni. Ļoti skaistas krāsiņas. Kafija ir gaišāka. Un ar kafiju ir Un kafija gaišāka. ir smukākie, jo tie punktiņi vēl. Un droši vien, ka var miksēt. Uztaisīsim katru, kur saliekam kafiju kopā ar kakao. Ok? Bet jums ir jāuztais tādu dzērienu, kas būtu redzams uz lapu. Jā, tēja iespējams vēl gaišāka būtu, ne? Bet gan jau, ka var arī ar tēju, vai ne? Bet vislabāk ir kakao un kafija. Tu jau ieraudzīji kādus tēlus? Jā. Nu, rādi. Te ir tāds
tāds akmenītis, un te ir tāda gala, kas izskatās pēc sunīša maziņa. Jā, tad tu varēsi zīmēt viņu ārā, jā? Un te būtu tāda saulīte, kurā vietnos. Nu, re? Tu jau esi ieraudzījis, bet vienalga jāpagaida, ka nožūs, lai var zīmēt. Un vēl jāatrod tēlu, nebūtu jau tik maz 2 tēlu atrast. Nebūs. Kur tāda acis, te milzīgs aplīts. Man patīk ļoti acis. Ļoti. Citreiz bija manai māsai tāds tetovējums ar tādu milzīgu acis. Šis ir ļoti labs veids. Patīk? Tā kā mēs pabeidzām darbu, būs tagad jānolāc un višķiņi vēl jānāžos un būs jāapzīmē. Šitie visi darbi ir kārtīgi jānožāvē, Lai nav slapji. jā. Bet var nedaudz, ka viņi ir ļoti, ļoti maz slapji, tad jau var sākt zīmēt. Kas ir jāsagatavo? Zīmoļi. Krāsainie zīmoļi. Labāk ir akvarēļu zīmoļi, tie košēki spilgtāk, vai ne? Nu ko, pauzīte, gaidām, ka nožūst un ejam tālāk. Pēc tam, kad darbiņi ir nožuvuši, kāda viņi izskatās, pilnīgi sausi. Lūk, šie te ir ar kafiju, lūk, šie te ir ar kakao. Mums ir šobrīd jāieskatās viņos ar tādu radošāku skatienu, ko mums tas atgādina. Es, protams, tevi varu aicināt uz konkrētiem tēliem, un tas mans mērķis, uz ko es tev arī šajās te minūtēs parādīšu, kā es to daru, būs sieviete, seja, un te darbiņš jau mazliet ar krāsām, sieviete un tāds stilizēts koks. Un viss tas ir sācies uz šādu zīmējumu, kafijā, leķu zīmējumu, ko šī te izstrāde, var teikt, ir solis 1 ar zīmolīti, meklējam tēlus, un solis 2, kur ir arī krāsiņas, un tad es vēl paņēmu to marķierīt saucamo rapitografu, tā kā uztaisīju diezgan grafisku viņu. Un aicinu arī tevi tagad papētīt savu kafijas zīmējumu no dažādiem leņķiem, gan vertikāli, gan horizontāli, un palūkot, kur tu viņos saskati koka kādu faktūru, viņš nebūs pilnā apmērā, un kur tu saskati varbūt kādas sejas attēlu, kontūru. Mums ir tikai kāda maza norāde, un mēs pārējo pieveidojam. Reizi mēs varam šeit ieraudzīt, kad ir tāda liela sejas aprise, un šeit viņa nav, mēs viņu var veidot tālāk, un tas ir veidot šeit. Un mēs skatāmies nevis, ka mums būs kaut kur pilna seja, bet kādu dominējošo fragmentu. Šo momentu es pat ieteiktu varbūt ar parasto zīmolu paņemt, jo tad tu varēsi viegli izdzēst. Viņš principā nesabojās to tavu darbiņu. Vai arī šeit skatīties, ko mēs tur redzam. Ja? Dažādos variantos pagrozīt, jo skatāmies, ja atšķirās, šis ir tāds ļoti saplūdz ar šo. Mēs varam tur arī šos te baltos laukumus kā formas ieraudzīt. Ja? Tā kā pavērojam savus darbus no dažādiem leņķiem, pati izgrozīšu savus zīmējumus, kurš tad man liksies visinteresantākais, ar ko es šodien pastrādāšu. Nu, te nu ir tāds viens variants iesākt strādāt. Šeit tā kā ir koka tikai sakņu daļa. Un te ir vairāk tādi ziedu elementi. Šie darbi būs tādi ļoti abstrakti, grafiski, neizstrādājot ļoti varbūt kādas gaismas un ēnas. Jā, asistents ir klāt. Gaismas un ēnas mums būs tātad šie te pleķi, ko mums iedeva
kafija. Nu, lūk, tūlīt ķeramies tad jau pie strukturizētas tēlu izpētes. Te tādu nāriņas asti. Aha, jā, ja Un tā nāriņa akmenī skatās uz jūru lejā. Izcels to nāriņu, tā kā, jā? Jā. Jā, labi. Un vēl tur ir kāda tēla, tā kā jūra varbūt tur ir? Vai to tu pēc tam skatīji? Jā, tāds okeānīts un tāda jūra te tā ir. Tā būs jātur vēl kaut kāds lietas. Tāda saule rietēta. Rietur saule, jā. Tāda puse, kā vienmēr saule izskatās, kā viņa riet lejā. Jā, nu tad jāsāk darboties. Sagatavojies, jā? Jā, vēl jāsagatavojas. Krāsas jau tu zini, jā? Palīdz. Kā tev iet ar tiem tēliem tur? Labi, tur jau apzīmēja sauli, nāriņu, varbūt bija akmenis un jūra un to sauli. Un te, kur te nāriņai būs tā māja, jo viņas seju neredz, jo viņa tā akmenim ir tā, ka šeit ir tā asta un otrajā pusē ir tā seja. Nu, es vēl neredzu. Te var būt tāda, tā kā sievietei tādi mati. Jā, Un tāda tālāk, un tāda seja. Šitajā vietā. Jā. Saka. Tāda būtu. Un te būtu tāds koks. Un jāpadomā. Es vēl īsti neesmu izlēmusi. Un te būtu ceļš vienkārši uz pilsētu. Jo šī ir ūdens pasaule. Redzi? Un te būtu ceļš uz tādu uz pilsētu. Un tev paši, tev viss jau gatavs. Man vēl ir jāizdomā. Man šī būs pasaktūtās. Jā. Tūt arī iet uz bērntāžu un sāst pasaktu. Jā. Tā tad, jā, man ir parastais zīmolītis. Es šeit redzu pa kontūriņām seju. Parādu, kur es viņu ieraudzīju. Šeit ievilkšu stiprāk, bet kamēr es viņu eksperimentēju un vēl līdz galam varbūt nezinu, ka man viņa tur būs vai nebūs, tikmēr mēs varam nesteigties ar tādu veiklu izzīmēšanu. Es tagad tikai arī mazliet ieskicēšu un tev parādīšu, kāds man tas stāsts te veidojās. Un kas te ir svarīgi, izmantot tos esošos laukumus. Neko jaunu te būtībā mums nav jāizzīmē, nu jāpiedomā. Protams, ka tur, kur mēs ieraugam tēlu, mēs kaut kādas lietiņas piezīmējam klāt, jā. Tad, piemēram, tā seja, kur man šobrīd parādījās, viņa nebija visā apmērā. Viņa man bija, lūk, nu tikai tas burtiņš, un tad es te to zodiņu ievedu šeit, kur man ir tā kā balts, īsāk sakot, izskatās būs kaut kāds simboliņš zem sejas. Kociņš man ir šeit, vismaz pagaidām. Man liekas, ka viņai būs tādi viegli bērza vējā pūsti koki. Nu tā šobrīd pirmā skice. Nu jau, ja man viņa patīk un viņa man feini izzīmējas, tad es viņu jau ievelku stingrāk. Atstiņš šai dāmai izskatās, man būs ciet. Un ja jūs to darāt, vispirms ir jāatrod seja un tas ir grūti. Ciet man. Nav grūti. Vai tad tev bija grūti nāriņu ieraudzīt? Es tikko viņu ieraudzīju pēc tāda brīža, jā. Vai ne? Bet ja jūs liekat pārāk daudz kafiju vai kakao, tad jūs ieraudzīt, tāpēc man nav tik daudz uz lietu.
Atkarībā šiem darbam ir daudz kafijas lietu. Un tad ir grūtāk, tu domā, jā? Jā, ja tā visa lapa, piemēram, būtu, un tad vienkārši būtu tālāk. Redziet, tas tāds ieteikums, ka nemaz nevajag tik daudz tā skārletai liekas. Un te es viņai vedu matus, un es arī kaut kādas līnijas izmantoju. Man liekas, ka viņai te no tiem matiem man tie koki nāks ārā, un te man tādi smalkie, tādi sveču koki. Protams, ka šie darbi visi ir stilizēti, ja? Šeit man liekas kaut kas uz apļa formu veidojas, bet pagaidām līdz galam vēl nezinu, vai tas tā man arī būs. Šeit vēl ir kaut kāda ideja. Bet pagaidām tev parādu vienai skicēju šādu variantu. Tūlīt ņemšu vēl vienu un paskatīšu, ar kur es izstrādāšu tālāk. Lai man ir dažādība, lai man ir izvēles iespējas, ar kuru man gribēsies krāsiņās aiziet. Tālūk. Ar šo te skicīti pludināto es tev gribu parādīt, ka nevienmēr ir tādi ļoti kontrastējoši, izplūduši laukumi, ka viņi ir pavisam kopā, un tu liekas, tur gan ir viens vienīgs liels pleķis, bet patiesībā, ja mēs ieskatāmies, tur ir tādas nelielas pārējas, tikai tā atstiņa ir vairāk jāfokusē, uz ko ieraudzīt. Tad mēs tā kā boksā skatāmies patiesībā arī uz tādu kā lielu formu. Un tā viena lielā forma varētu būt, ka es šeit jau redzu, tad šeit es redzu tādu līniju, kas man iedod, tā kā vaidziņu, un es viņu pavelku tālāk. Šeit arī tā kā, nosacīti kakls, vai arī tur stumbrs varētu būt. Un mēs pieķeros šiem diviem momentiem, tad tie ir mani izejas punkti, uz kuriem es varu modelēt tātad savu seju. Un es, protams, varu viņu modelēt vairāk vai mazāk, pavīdot, piemēram, šī gadījumā tur žodiņu augstāk, lejā, kā man patīk. Tātad skatos, kā man te veidojās, kā man tā seja aiziet, un pētīsim, kā man te izskatīsies. Šeit ir nosacīta vieta acīm, it kā tāda tukša vieta, pagaidām vēl nezinu vaļā, vai ciet viņas man būs. Un pētu, kur man atkal ir kaut kādas norādes, varbūt gaišā. Te ir man ļoti tuvu jāieskatās, nebūs tik izteikti priekšā pateikts, kur atrodas kaut kas, tāpēc man ir kaut kur arī mazliet jāpapēta tas, lai nebūtu, ka es gribu obligāti, lai tur ir lūpas, bet patiesībā tur neveidojas tā vietiņa. Tad es ieteiktu ar zīmolīti izdzēst un meklēt kādu citu vieglāku tēlu, jo ir grūti izstrādāt tur, kur liekas ar prātu vajadzētu būt. Tad skatos. Šobrīd man liekas, ka man tās acis varētu būt vaļā. Nē, nebūs vaļā, skatos, ka nebūs. Neveidojas. Šī ļoti glīti ieveidojās kā plakstiņš, un tad te ir tā nosacīta tumšā vietiņa, un lūk, kā te vēl kaut kā. Te man deguntiņam nekādu norāžu nav, jāsaka tā. Un es viņu arī neizdomāju pa jaunām, es viņu vienkārši ievelku kā tādus 2 C burtiņus, vienu apgrieztā veidā. Un pamodelēju, arī lūpiņām, tad te es meklēju to īsto vietu, kā es teicu, ar dzēžgumi ļoti skaisti var padarboties, ja ar parasto zīmolīti. Te es zodiņu paņem ārā, lai ir skaistāk tā zoda līnija. Lūk, redziet, kā man šeit viņš vedās, vai būs koks vai nebūs. Šobrīd grūti pateikt. Galvenais šobrīd bija atrast, šo sievieti. Tad te ir kaut kur zodiņš.
Kā tu redzi, tad pilnīga skice, jā? Cik mēs viņu izstrādāsim, skatīsimies pēc tam. Nu, lūk. Tā, kas mums šeit ir? Kaut kādi laukumi parāda tūmā, tad kāda viņa te izveidojās, jā? Vēl var modelēt un vēl var iestrādāt. Skatos, kas viņai šeit ir, vai man šeit atrisināsies kāda koka ideja. Te ir tādi kā šļaksti būtībā, nu pamodelēsim tagad kopā. Šī vieta mazliet mani mulsina, kad viņa tā kā apraujās, bet te varbūt ir kaut kāda atsevišķa jauns simbols jāienes, jo šeit man tā kā diezgan labi. Paņemsim to izteikto līniju, ko es tur ieraudzīju šeit. Šeit man ir tādi kafijas tie šļaksti, kas man rada sajūtu, ka te varētu būt saknes. Un šobrīd papētīšu, vai viņš ir aiz vai no. Tad lieku atkal padzēšu ārā un papētu, tātad, kā man šeit vedas vai nevedas, kā viņš man te kopumā veidojas šis te stāsts par šo te koku. Jā, man te pilnīga nulīte, nav nekādu laukumu, un te es varu izdomāt, ko es gribu. Man ļoti patīk ziedi, varu iemest tādu vieglu mandalas tipa rakstu, jā, kā šī vieta izpildās, vai viņi tur tādi paliks vai ne, skatīšos. Tad te kaut kādas tādas lielākas lapas, it kā nesaistoši ar šo koku, vai ne? Un tad es varu šeit izvest tālāk, tātad, lūk, man patiesībā te augšā ir tāds liels boks, un es varu šīs te pilienus pavilkt un ielikt it kā, jo te man ir tukšs, pilnīgi kafijas saplūdes laukums, un es izmantoju tikai šos te galus, un es viņus vedu kā tādus zarus, jā, šeit tieši tā patās. Nu, ko viņa man tagad raisa, ka tas koks būtībā ir daļēji viņas mati arī, jā. Un nosacīti es varu padomāt, kas man ir šī vietā. Šobrīd liekas, ka tur nevajag šo līniju. Šobrīd liekas, ka nav viņai jābūt, jo šīs te līnijas tikko es pievilku. Viņas ļoti skaisti sevi savādāk atrisināja. Ja? Šeit ir tādi smuki apļi. Man patīk grafika, un es varu viņus pat ievilkt. Dažādojot, tieši tāpat kā es šeit ievilku, vai man te visur prasās, nezinu, te kaut kāda zem zoda saulī, šeit ir vēl kāds aplis, šeit, un tādā veidā es viņu padaru tādu grafiskāku, interesantāku, ja? Nu, tāda pilnīgi ļoti ātra skicīte, un tūlīt tad arī vienu vai otru paiesim izstrādāt, nu, lai viņas ir tādas interesantāks ar šo te marķieri vai ar šo te krāsu, parastajiem krāsu zīmuļiem. Sagatavoju zīmuļus, nu, to savu tonalitāti, kurā es viņu šobrīd redzu. Tie man ir rozā, tāds brūnganīgs zemes brūns un violetais un rozā. Un kaut kur liekas, ka varbūt arī dzeltenā vajadzēs, un pārējo domu, ko man tur no krāsām vajadzēs, tā kā atmetu. Un ko es šobrīd izdaru, es izēju tām visām līnijām, kuras tā kā esmu nolēmusi, ka man tāda šī te seja būs. Es izēju cauri ar šo te brūno. Nu, kāpēc brūnais? Tāpēc, ka man ir šis te tonis, šī te kafija arī dara, iedod savā ziņā arī šādu te mazlietiņu, nu jāsaka tā, noti, kādam būtu būt. Un šis ir vairāk tādam ēnu ojumam, jo iespējams, ka es vēl
pāriešu ar šo te zelta marķieri pāri, bet lai viņš būtu netik plakans un līdz ar to arī te, kur man piemēram ir šī te kafija pie vaidziņa, kāpēc tad es te īstenībā ieraudzīju to seju, jo šo brūno es tā viegli pārtonēju, un ja tev tas ir akvareļu zīmulīts, tad viegli viņš integrējās tajā samitrinātajā, iepriekš bijis samitrināts papīrs, un viņš ir tāds mazliet tā kā pūkains, un tad, kad mēs ar to pirkstu tā viņu iestrādājam, tad neapzināti mēs izveidojam tādu tā kā ēnojumu, ja? Tad šeit, kur tas mans nosacītais koks gar malu, es visur izeju tādā slīpā švīkājumā, zīmulīts ļoti slīpi, un pēc tam ar to roku šādi te patonēju. Un viņš uzreiz man tā seja kļūst tāda dzīvāka, kaut kur es nebaidos tādu spilgtāku viņu pat ielikt, jā. Piespiest, un tāpēc akvareļu zīmuls ir labs, viņš ir kā domāts ir šķaidīt ar ūdeni, viņam ir tas grafīts tāds mīkstāks un viņš ir pakļāvīgāks, bet ir arī parasti ne akvareļu tā labas kvalitātes, viņam vajadzētu būt gana soft, un tad viņi pakļaujās šīm te izdarībām. Redzi, kā uzreiz mainās šīs te sievietes aprise, vai ne? Tad, kad mēs viņai iedodam mazliet citu tonīti, ja? Lūk, te es piezīmēju, tā kā nosacīti tā kā rokas efekts, bet baigi negribu viņu izstrādāt. Un to pašu izdara ar koku, redz kā tādu skaistu lakonisku līniju novelku, tad te ir tā saknīte, tā tad ir tā atdalošā. Un to es nebaidos iestrādāt kārtīgi. Tieši tāpat arī te vedu prom, te. Tātad viņa man ir tā centrālā, kas atdala it kā no pierīti ar koku, bet tāpat laikā viss te tā mītiski saskan, jo koka vainags ir viņas mati ir koka vainags. Lūk, šeit man bija tas baltais laukums, te es pagāju pa šīm te līnijām, man patīk šie apļi, tie ir tāds mans personisks stils, bet tie šļaksti būtībā ir tie, kas te ir apvilkti, ja? Te viņi ir pat mazāki, lielāki, es te katram aplītim. Kā tu redzi, piemēram, manā tajā darbā arī man šie apļi ļoti patīk, viņi uztaisa tādu dinamiku un rada tādu vieglumu, gaisīgumu, bet, protams, ka ne visiem to vajag, šos te apļus, un ne visi, saskat viņā kaut kādu brīnišķīgu elementu, ja parasts aplis, ja viņu mēs ieliekam tādās kā mandaliskās formās, tur lielāks, mazāks, lai nav tā, ka tādi vienkārši ziepi burbuļi, vai ne? Lūk, tad es te parotaļājos ar savu ziediņu, šī forma lotusīgā man šķiet varētu būt vēl mazliet lielāka, tā nevar saprast. Jā vai ne? Pagaidām tā kā ne. Un tad paejos atkal, kur man te bija manas sakņu daļas, tie šļaksti atkal, jā. Un, protams, ka es tur visu. Tagad arī kamerā tu labāk redzi, kur tad man te bija tie mani šļakatas, pa kuriem es ieraudzīju šo te saknes daļu. Lūk, atkal man mīļi apļi, es jums izvelku. Šis tonis man ļoti harmonizē šajā darbā. Vai vajag visus tos
kafijas lējumus izcelt. Ja viņi tev tur foniņā ieintegrēs, es teiktu, nevajag. Bet tajam darbiņam es diezgan daudz viņus izcēlu. Es pat teiktu, ka es katru izstrādāju. Ja? Pēc šim man neprasās, teikšu kā ir, man neprasās. Te man tā kā ir vairākas tādas cirtas aiziet pie mati. Ja? Un es pastrādāju šīm līnijām. Un vienus vēl kādu tādu dzīvīgumu. Šeit. Man gribas sakārtot šo daļu. Izdzēsīšu ar zīmolīti. Tā kā es pielēmu, ka tur nebūs šāds te līkums. Tad es to kaklu daļu izstājuši tādu graciozāku. Lūk, protams, ka var vēl te ielikt kaut kādas skropstu nianses, bet kā jau tu saprati, šī ir tāda ļoti ātra versija, un es kaut kur šeit dziļumā viņu ietonēju. Mēs to darbu varam izstrādāt un izstrādāt, bet ko es tev gribēju parādīt, ka ar šo te atkal tēlus mēs varam meklēt it visur un it visā, un kādi viņi mums atnāk tie, kāda ir tā mūsu saucamā zemapziņas pasaulē. Ļoti interesanti ir pavērot. Un arī ar šo pašu zīmolīti es varu patonēt, piemēram, ka te ir kaut kāds dziļums vai... Bet šobrīd esmu diezgan grafiski atstāšu. Tas, kas man gribas izstrādāt manu ziedu, un kā es teicu, es tad piegatavoju rozā, kaut kādā ziņā negribu viņu vienkārši plakanu rozā, bet atstāt arī šo te balto. Un redzi, kā interesanti, ka tur, kur apakšā ir šī kafija vai šis zīmolīts, viņš tas rozā ir vienā tonī, un tur, kur ir tikai balts, viņš ir citā. Līdz ar to atkal neesot tur mākslas kanonu pārzīmējam, kā gaisma krīt, kā lai tas zieds būtu tāds natūrisks, viņš jau mums izveidojas. It kā pats no sevis, bet ne jau pats no sevis, no tavas iepriekšējās darbības. Ja? Tā kā šis ir tāds vēl viens variantiņš, kā mēs varam ar šo ziedu pastrādāt. Tad vēl viņu varam arī šādi te ienest to violetīgo tonīti, un var arī šos pašus akvareļus vēl šķaidīt, un tad viņi tur paplūst, un vēl vienu tonīti var radīt. Bet, ne tas varbūt ir tas aktuālākais. Tā, lūk, tā, ko vēl es gribēju ar to rozā ienest mazliet tonalitāti lūpām. Lūpas nekad nekrāsojam tā kā lūpeni, jā, ar zīmoli nekad tā nekrāsojam, mēs no augšas uz leju uz augšu, lai veidojās šī te lūpas struktūra. Tad pēc tam varam iezīmēt tāda maza nianse, ko der zināt. Lūk, tas vairāk tikai tādam ka lūpiņas ir, arī neko mākslinieciski neizzīmējam, arī šeit skatos vēl prasās te kaut kā iziet pa kontūriņu. Ja mēs pieņemam, ka te ir vaidziņš, te arī varētu būt apakšā, man arī šeit to viņš rāda. Es varu vieglā tādā svītrojumā ietonēt viņas kakla daļu un atkal ar šo te roku. Un tieši tāpat var pamainīt, lai nav tikai visur tas brūnais, pievienot šiem te dziļumiem kaut kādu citu tonalitāti. Un tieši tāpat arī šeit, kādās vietiņās tātad ievietoju violetīgo, kur it kā tai gaismiņai būtu. Tas ir tumsai, kur gaismiņa neuzkrīt.
lai nav viņš tāds garlaicīgi brūns, ja, nu tas manā gadījumā. Kokā savukārt es to nedaru, lai tikai šīs te sievietes apris un, piemēram, te tā vaigu daļa ietonējās un tad arī šeit mazliet izcelt un iedot tādu kā dzīvīgumu. Ko vēl varam izstrādāt tādā mazā laika posmā? Varam, protams, vēl kādus krāsas ienest un vēl pastrādāt. Nu, tad es šeit ielieku, piemēram, dzeltenu saplīšus un šeit ielieku, piemēram, pusīti. Un darbiņš uzreiz paliek tāds dinamiskāks, ja, lai viņš nav tad ļoti plakans, un tad viņai mainās mazliet arī šī seja. Nu, lūk, tātad šis bija viens variants. Šoreiz mēģinājām ar šo te grafiku. Parādīšu. Tad viens no variantiem bija, ka ir apvilkti visi tie izceltie ar, parādīšu to instrumentu kādu. Šādu te instrumentu. Saucās viņš raketogrāfs, un viņam ir tāda maza spicīta galā, jā, no atšķirībām no parastām marķiera. Protams, ka arī šīm es to pašu varu izdarīt, iziet cauri, bet tā kā es izvēlējos to brūno, man diezgan labi viņš arī patīk. Nu tālūk, nelielās minūtēs diezgan skaista skice, viegli, lūstoši, sievišķīgi. Te lūk skicīte. Un droši vien, ka gribēšu viņu arī vēl patsakināt, kaut ko izcelt, bet nu tādā ātrajā versijā diezgan glīta. Tapusi no kaut kā šāda. Lūk. Ir. Parādi. Meitenīte, kurai kaut kas ir rokās, vai ne? Jā, viņai būs lielā mate. Lielā mate, ok. Nu jā, tagad tev ir darbiņš pišķiņai krāsot, vai ne, lai vairāk var redzēt? Kaut kā atstāšu tajā, jo tā jau ir tā kā ādas krāsa. Nu jā, taisnība. Nu tev arī izdevās darbiņā atrast ne tikai nāriņu, bet arī seju, vai ne? Viņa vēro arī nāriņu. Jā. Kas bija visinteresantākais šajā, ko mēs zīmējām? Kā tā liekas? Nu, ja es tagad daru šo darbu, piemēram, man ļoti interesēs tā meitene ar nāriņu. Es jums parādīšu, kur mana mamma atrada to meiteni. Parādīsim tuvāk, jā. Tur ir nāriņa, un tur augšā ir skaista meita. Nāriņa ir, kur tur tā zaļās skaltē šāds darbiņš. Bet nāriņa tomēr tev labāk patika, vai ne? Jā. Tāds pie nāriņas ar tāds zaļs burvju akmens. Tāpēc tā bumba, kas viņai ir rokās, bija šo zelta flomasteru, un tā bumba būtu viņai vērtīga. Kas ir tā bumba? Tā bumba ir tāda zelta, vērtīga, un tā kā pasaka, ko darīt, tu nezini. Piemēram, ja tu nezini, kas tev jādara, tev viņa atgādina. Jā? Jā. Tas ir ļoti svarīgi, ka tāda bumba katram mums būtu, vai ne? Tev sanāk, kad ir uzzīmēta. Mēs vienkārši mums kaut ko visi pasaka, mēs kaut kas izsaka, ka mēs randam kaut ko daram, un tā bumba palīdz atcerēties, kas mums jādara. Sapratāt, randam neko nedariet, bumbā klausimies. Noslēgumā mana zelta bumba, bet izrādās man arī ir bumbas. Man tikai jāizkrāso zelta krāsā. Jā, Jē, super!
tomēr mums abām izdevās atrast kafijā un kakao stāmas skaistās zelta bumbas. Mēs novēlam arī citiem, kas šito skatīsies un pamēģinās, lai viņi atrod kaut ko īpašu. Jūs atradīsiet tādu punktu un izkrāsojiet tas zelta bumbu, ko es jums tikko teicu. Jūs visu atcerēsieties, tā ir burvja bumba, no zīmējuma jūs to visu atcerēsieties. Vai ne? Nu, lai izdodas vēlēs un lai viss, kas skatās, lai izdodas ar kafiju, ar kakao un gal galā atrast zelta bumbu.